Nākamajā rītā Phileas Foggs paēda brokastis, izdzēra tēju un gāja uz klubu. Klubā viņš kā parasti lasīja avīzes un runāja ar kluba biedriem par to, ko rakstīja avīzes. Tajā dienā visi runāja par notikumu, kas bija visās avīzēs. Pirms dažām dienām Londonas bankā kāds bija nozadis ļoti daudz naudas. Zaglis bija nozadis 100 000. Policija meklēja zagli. Londonas labākie policisti meklēja zagli, bet nevarēja viņu atrast. Policija piedāvāja lielu naudu cilvēkam, kas palīdzēs atrast zagli. Policija piedāvāja 10 000 par informāciju. Klubā visi runāja tikai par zagli. Kluba biedri domāja, kur zaglis varētu būt. Zaglis jau ir tālu, teica inženieris Adams. Banka šo naudu nekad neredzēs, teica skolotājs Kelvins. Pasaule ir liela, viņš noteikti jau ir tālu, piebilda inženieris Adams. Agrāk pasaule bija liela, teica Phileas Foggs. Visi paskatījās uz viņu. Phileas Foggs paņēma avīzi, atvēra otro lappusi un teica: Tagad pasauli var apceļot 80 dienās. Viņš parādīja rakstu avīzē. No Londonas līdz Suecai ar vilcienu un prāmi 7 dienas. No Suecas līdz Bombejai ar kuģi 13 dienas. No Bombejas līdz Kalkutai ar vilcienu 3 dienas. No Kalkutas līdz Hongkongai ar kuģi 13 dienas. No Hongkongas līdz Jokohamai ar kuģi 6 dienas. No Jokohamas līdz Sanfrancisko ar kuģi 22 dienas. No Sanfrancisko līdz Ņujorkai ar vilcienu 7 dienas. No Ņujorkas līdz Londonai ar kuģi un vilcienu 9 dienas. Kopā tikai 80 dienas.